Stars fall at my feet, keep me grounded as I reach higher than I see. Is there something? Mēs tikko izkāpām no lidmašīnas un pirmais stends free information. Tātad mēs paņēmām čupiņu ar visādu informāciju un tagad mēs meklēsim. Ak, Dievs, mēs esam badā. Un tagad mēs iesim dažiem Taxify un brauksim mūsu dzīvokli. Šoferīts paņēma Kristus un Anijas čemodānus un es ar saviem bukletiem ar savu čemodānu vienu pati kuļos pa dzīvi. Ok, šis ir ļoti aizdomīgs, ceru, mēs izdzīvosim. Oh, Dievs, bet ir silti, ir palmas un viss ir skaisti. Čau visiem, tātad, kā jūs redzat, es esmu kaut kur atbraukusi, un lai man nesanāk tā kā citos manos vlogos, ka es pusi video aizmirstu pastāstīt, kur es esmu. Tātad, jā, mēs te draudzeniem esam atbraukuši uz Maltu. Malta ir sala, un tā ir ļoti maziņa valsts tuvu Itālijai. 80, ja es nemaldos, 80 km no Sicīlijas salas, kas ir Itālijas sala. Un, jā, šeit es esmu atbraukusi ar divām savām draudzenēm, kurš jūs droši vien redzēsiet. Jep. Mēs tikko atbraucām, iekārtojamies mūsu dzīvoklī, un es jums noteikti vēlāk parādīšu dzīvokli, bet jums var parādīt mazliet skatu, kas ir no mūsu dzīvokļa, vienkārši paskaties, cik skaisti. Tā, mans pulkstenis rāda 5:30, bet tā tad ir 5:30, jo te ir stunda atpakaļ, un tagad mēs iesim meklēt kaut kur ēst, jo mēs neesam ēdušas kopš paša rīta, un tagad sanāk ir pēc Latvijas laika 5:30 vakarā, un mēs ēdam tikai brokastis, tāpēc mums steidzam jāatrod kādu vietiņu, kur ēst. Bet jā, es ceru, ka jums būs interesanti, ka es jūs ņemu līdzi savā piedzīvojumā. Un jā, mēs tagad iesim ēst, un es vēl jums parādīšu šo foršo dzīvi. Šī ir ieliņa, uz kuras ir mūsu dzīvoklis. Tagad mēs pirmo reizi ejam ielās. Mēģinām saprast, uz kurien jāiet. Kas? Turieni? Es nezinu. Paskaties, cik smuki viss. Jo man jau kaut kas man ieskrēja. Labi, ejam turien, jā? Piedod, onkuli. Mēs ejam vienkārši 2 minūtes, un mēs jau vienkārši skatu stūri sakam, akaties! Pasējies, tas ir ieliņa ārpus mūsu dzīvokļa. Vienkārši viss tā kā bilde. Mēs nekur tālāk neesam arī tikuši, nekur neejam ēst. Mēs vienkārši nevaram atrauties no šī skaistā jūras vai kanāla. Pirmās vakariņas, un mēs beidzot saņemšu savu ēdienu. Mēs visas paņēmām vienādas picas. Pasieties šo skatumu pa logu. Tīk skaisti. Labu apetīti! Labu apetīti! Es tikai šodien uzzināju to, ka penthouse nozīmē tas, ka kā bija? Jumta dzīvoklis. Jumta dzīvoklis. Jā, es šodien uzzināju. Labāk vēlāk nekā nekad. Tātad jāmēs veikliņā. Un es to parādīšu, ko es nopirku. Piemēram, augļi. Banāni šādā te plasmasā un vēl vienā plasmasā, kas ir tas iepakojums. Bet maisiņš ir tāds auduma. Jā, interesanti. Šie banāni maksāja €50. Es nezinu, vai nespētu, vai tas ir lēti, vai tas ir dārgi. Ābols. Jā, es sākumā domāju, ka būs veselīgs ēdiens tikai parastais jogurts un augļu brokastīs. Bet es, diemžēl, ieraudzīšu šos čipšus un nenoturējamies. Un te ir mūsu picas pārpalikumi. Jā. Bet es domāju, ka es jums parādīšu mūsu penthouse rītā, jo te nav pārāk laba gaisma, tā kā tagad ir iedegts visas gaismas un ir tik tumšs, tāpēc jums labāk parādīšu rītā un arī to skatu pa balkonu. Jā, no rīta. Tas bija tāds dīvāns, un mēs ieslēdzām televizoru, mēs pamanījām, ka tā televizorā ir Netflix, un tad mēs izlaidām tagad dīvānu šitā te. Un mēs sēdēsim, ēdīsim savu picu, kas mums palika no vakariņām. Un skatīsimies kaut kādu filmu droši vien. Tik forši. Nenormāli forši. Bet šodien bija, cik bija grādi? Kaut kādu 15 laikam vakarā bija, ka mēs ēdām pa dienu, bija 18, bet rītā rāda lietu. Meitenes nav vērti, reāli nav kur atspiesties. Ok, sēbēc uzskodām. Mēs sanācam mazliet fail, jo televizorā negāja Netflix. Tad mēs uzlikām datorā. Skatāmies Pitch Perfect. Good luck out there. Seriously, you girls are Pulling back the reins, letting go
iznācām uz mūsu balkonu, lai nošķētu thumbnailam bildi. Skaties, mēs sadaisījām šādu setupu. Un pa nakti līja, skatieties, ja? Un šeit, kur atrodas strādnieki, vienkārši pieliek mums ceļam krānu priekšā bildēju. Var aizsvēst, vēl aizies uz tuvu. Tas forši. Ir mūsu pirmais rīts Maltā. Un mēs šorīt pamodāmies, rītīgi priecīgs, tāpēc, ka mēs redzējām, kā ārā spīd saule. Bet, diemžēl, kamēr mēs sataisījāmies, jums gājām acis un visu sāka līt lietus. Bet mēs tagad domājam braukt uz Valletu, kas ir 8 kilometrus no mūsu pilsētiņas. Un tā ir Maltas galvaspilsēta. Pēc tagad izdomāju, ka jums atparādīšu mūsu dzīvokli. Pirms mēs dodamies, jo mēs tieši tikko visu sakārtojām. Tātad šeit ir pirmā guļama istaba. Šajā arī es guļu. Un no šīs istabas iziet balkons arī. Bet, tur nav pārāk skaists skats, tā kā uz mājām citām. Tad, ja šī vienguļama istaba, tad mēs ejam tālāk. Te pa kreisi, te ir izēja. Un te ir vannas istaba. Un šis ir vienīgais spogulis visā dzīvoklī. Tāpēc, jācenšas šeit skatīties. Bet, tāda parasta vannas istaba, duša. Mēs ejam tālāk. Te ir liela istaba. Dīvāns, televizors, plauktiņš. Kur jūs pasat? Tā ir virtuve. Virtuve, man liekas, ir ļoti smuka. Tādi krēsli. Mēs šo atcēm netīšām uz balkonu. Bet tā ir plīts, iekārta, viss trauki. Mēs varam taisīt ēst, mikroviņu krēsnes. Un šeit mēs no rīta krāsojāmies. Šajā spogulī, jo tā kā tā ir dienas gaisma. Nebija pārāk ideāli, bet, labākais variants. Tad te ir ēšanas zona. Un tad ir vēl viena istaba. Kristus, vai ir tava istabā? Jā. Ok. Un te ir vēl viena guļama istaba, principā tāda pati. Un smieklīgi tas, ka no turienes pa širo balkonu viņi var ienākt mūsu istabā. Un tas ir tā kā shortcuts, katrāk aiziet stolot caur mūsu balkonu. Tas mums tāds jociņš bija. Un balkons ir nenormāli foršs, skaists. Tāds ir skats, bet tagad, diemžēl, apmācies un smidzina. Paldies! Tā. Bet vienkārši, ja būtu silts un varētu sauļoties, būtu vienkārši izcilākais sauļošanās balkons. Mēs sagatavojam savus lietasargus, jo ārā tikko sāk vēl stiprāk līt. Bet nekas, mēs esam gatavs, mēs dodamies ceļā, vai ne? Jā! Mēs tikko nopirkām šādas kartiņas vietējā parastā pārtikas veikaliņā. Un ar šīm te mēs varēsim braukt ar visiem pilnīgi transportiem 7 dienas un 21 eiro. Mēs lasījām kodā blogā, ka tas ir visizdevīgākais veids, kā pārvietoties pa Maltu. Un tepat uz tās ieliņas ir autobusu pietura un pārdevējs teica, ka ik pēc 5 minūtēm iet uz Valletu autobusi. Mēs tikko kaut kādu bišķi vairāk kā stundu pasēdējām, paēdām pusdienas, un mēs iznācām ārā, jo mēs pamanījām, ka ir saule, un tajā aplikācijā laikapstākļi joprojām rāda, ka ir lietus. Cerams, viņi paliks. Un tā patīk tās mazās ieliņas. Tā kā vienkārši staigā un pilnīgi visur pa labi kreisi. Šādas maziņas ieliņas. Diemžēl šobrīd atkal sāka līt. Tāpēc mēs arī atbraucām, salīdzinoši ātri atpakaļ uz dzīvokli. Tagad ir 5:30. Tad mēs izdomājam, ka mēs tagad paēdīsim vakariņas mājās. Un tad, ja beigas līt, tad mēs iesim vēl pašā vakarā pastaigāt pa šito pilsētiņu. Vispār norēties saule? Mēs vienā brīdī šeit redzējām. Jā, mazliet, jā. Tā nav saule, tā ir lampīgs atspīduma. Šeit ir mūsu otrais rīts šeit, jā. Un no rīta spīdēja saule, tad mēs ēdām brokastis un sāka rītīgi gāzt, ļoti gāzt. Var redzēt, višķiņ te ir
Mūsu balkons pielīs, bet tagad mēs jau esam sataisījušās, šodien bišķiņ ātrāk ir 10. Un mēs brauksim uz vienu pilsētiņu, es neatceros tagad precīzi, kā viņu sauc, laikam Medīna, kaut kas tāds. Meitenes izpētīja, kā tur tikt, bet jācerams, viss būs kārtībā. Tieši mums ceļojumā Donella Wellingtona atsūtīja jaunu plūksteni, un man ļoti viņš patīk. Man pirmo reizi, man liekas, man bija arī balts, bet jā, tagad man ir tāda brūnāda siksniņu. Šis ir mēs šodienas apģērba komplekts. Mētelis ir no Zaras, krakls ir no Humpalām, tāpēc es neatceros tieši kādas firmas tas ir. Bixi H&M, somiņa, un tad jau mans iepriekš rādītājs Donella Wellingtona plūkstenis. Es man jau iepriekš teicu, ka visa Malta ir tik liela, cik Rīga. Un liekas, ka tie attālumi ir tādi diezgan mazi, un varēs diezgan ātri uz viņiem aizbraukt. Bet viņiem ceļiem ir pirmkārt ļoti mazi celiņi, un tā kā es esmu pārliecināta, ka mēs nevienu brīdi nebraucām ātrāk par kaut kādiem 50 km/h. Tāpēc mēs uz šo pilsētiņu, kas ir mazāk kā 20 km attālumā, reāli braucām vairāk kā stundu 20. Mēs atradām šādu skaistu ieliņu. Īstenībā ilgi nebijām, otrā ielas, kuras mēs uznācām. Tad mēs tam mazliet tagad pafčēsimies. Bet jā, visa šī pilsētiņa ir tādā kā cietokšņu veidā, pa tādiem vārtiem. Ļoti interesanti. Līdzīgi īstenībā Valletai, bet bišķiņ citādāk. Mums liekas, ka mēs atradām perfekto vietu pusdienām. Cik forši. Mēs pasūtījām pagaršot viņu vienu no tradicionālajiem ēdieniem. Tas ir tāds kā pastīzī, saucas pastīzī. Priekšā ir siers. Garšo? Mēs šodien beidzot atcerējāmies, ka mums ir šitā kameriņa, ar ko vajag uzsasīt bildītes. Paskaties, cik mums foršas bildes sanāca. Mēs tā kā katra mēģinājām, sākumā pa vienai, tad mēs domājam paskatīties. Tās mēs ir kāds nesaprot. Bet jā, tik smukas man ļoti patīk. Čau, draugi, es izstāstu pēc kartupeļa. Un beidzās telefonam atmiņa, es to jau teicu. Laikam neteicu. Jā, tagad Anī pārņems manu vlogu. Līdz es būšu atpakaļ ar atmiņu. Es neesmu tā labs kameramēn. Mēs tagad skrienam uz autobusu, mums ir pica, kur mums palika pāri, mēs katru apēdām reāli pusi. Un šī bija viena no negaršīgākajām. Ko mēs pagaidām esam ēduši. Bet es domāju, ka... Mēs nogaršojam. Tu ieplācam tā. Ko? Tās maizītes? Jā, maizītes, ka viņas... Nu labi, čau, draugi! Tiešām, ja jūs braucat uz Maltu, es droši vien pagaidām ļoti ieteiktu aizbraukt uz Valletu. Pirmkārt, vai ne? Jā, noteikti Valletu, un man arī ļoti patīk tā Medīna, jo tā ir agrāk bijusi galvaspilsēta, un viņi ir arī tādā kā cietokšņu veidā. Tā ļoti skaisti, ļoti smuki, interesanti, jā. Šis jau tā ir lēnākais lifts pasaulē, skaties, cik viņš lēni brauks pagā. 0. 1. Un es aizmirsu lietas sargu, mēs tagad braucam no lejas atpakaļ uz augšu. Čau, draugi! Augšā kaut kur ir mūsu dzīvoklis, tā māja, kur mēs dzīvojam. Tad tajā stūri ir tāda smuka tā kā līcītes vai kanāls, un tad ir osta, un tādas laivas. Jā, ļoti smuki. Ok, ilgi mūsu pastaigi nenotika. Smidzināja. Mēs lēcām uz kostu, mēs pējām kakao. Kas tev, Kristē? Stofija latte. Ok, mums jānīt kakao. Katrīna izdomāja, ka viņa grib fočēties uz letes, tāpēc Krista uzslauka visas netīrumus. Dievs, mums tikko bija tik laba fotosesija, gan ar telefonu, gan ar polaroidu. Rītīgi forši. Mēs skatāmies Pitch Perfect 3. Stars fall at my feet, keep me grounded as I reach higher than I see. Is there something there for me?
Tikko mēs bišķiņ vairāk kā stundu braucām no mūsu pilsētiņas San Julianas uz pašu Maltas augšiņu. Un tagad mēs esam ostā un mēs tikko nopirkām biļetes ar kuģīti. Mēs brauksim uz salu, tā kā Maltas sala, kur sauc Gozo. Viss autobus bija nenormāli piebāsts un tas šoferis pat nestājās paņemt citus turistus. Tā kā, man liekas, pēc iespējas vajag ātrāk kā pieturā stāvēt, ja jūs gribat par kur sēdēt. Tā kā mums par sēdēšanu vispār nebija pat variants. Mums paveicās, ka mēs vispār tikām iekšā tajā autobusā. Nopirkām arī to hop-off, hop-in, to autobusu sarkanu. Mums piedāvāja par 10 eiro viņu. Un prāmja biļeti maksāja turpat pakaļ 4,65. Tā kā nav tik dārgi. Un jā, tas sāk, mēs visu dienu šodien pavadīsim tajā Gozo. Mēs tikko nopirkām sieratos pastīzī, ko nav uzreiz jāiet ēst pusdienas, kad mēs atbrauksim uz tās salas. Bet jā, mums laikam jābrauc 25 minūtes, tāpēc tagad jāieņem vietiņa. To ticket for 3, okay? Thank you. Mēs tagad iekāpām tajā hop-on, hop-off autobusiņā. Mums iedeva austiņas. Esam kārtīgi turisti. Un te jau tieši bija izvērstīgi skaists skati. Un tāds silts, labs vējiņš. Viss ir ideāli, neskaitot to, ka man kleita ir tāda, kurā, ja uzpūš vējš, tad pilnībā viss atvers vaļā. Tāpēc, ka viņa nav tā kā taisna uz leju, bet viņai ir tāds tā kā šķēlums, kur ir tā kā sasienams. Bet, jā, tas labi. Smieklīdz laimīgas. I promise with a lie is broken by design. What I thought I knew has been swallowed by the truth. It's time to light the flame right before it rains. I'm not afraid. I'm not all my life. Jūs paskatieties, cik skaisti. Man liekas, ka man matos vairs nav nevienas lokas no tā lielā vēja, bet ārprāts tāds skaistums visur apkārt. Tik forši. Backstage. Nav fotografēšanās. Upsi! Būtu forši, ja mums nenobrauktu, draugi. Ko? Krista? Tā puse izskatās labāk. Tāda izsās mani mati pēc vairākām vējainām un jūras pieturām, bet mēs tagad izkāpām vēl citā pilsētiņā un domājam te paēst, bet pilnībā visi restorāni ciet un kafejnīcas, un mums tagad ielaiž šajā kafejnīcā, mēs tā kā ienācām, te tikai tie cilvēki, kas tur sēž, citas negribēja viņus filmēt, un mums tagad jāpasūta. Labs nāc, pie kā es paliku, bet jā, mums ienācām šajā kafejnīcā, viņi teica, ka te ir slēgts, bet viņi aizgāja papasīt, laikam pavāram vai kam mēs varam ēst. Viņi teica, 2 minūšu laikam tas ir jāpasūta. Un tad uzminiet 3 reizes, ko mēs pasūtījām. Ejam atpakaļ uz kuģīti un braucam uz salu.
Tā mūsu pašais dzīvoklīt. Un mēs dodamies. Tad es tikko esmu ierokas mājās no lidostas, un man tūlīt jāskrien tālāk ir uz koncertu, tāpēc ātri gribēju nobeigt šo vlogu un pastāstīt mazliet savas pārdomas par Maltu. Un es, man liekas, to saku visos savos ceļojuma vlogos, bet tiešām biju ļoti pārsteigta par tās vietas skaistumu, uz kuru es braucu. Un es šobrīd tiešām domāju, ka Malta ir man mīļākā vidusjūras valsts, kurās esmu bijusi. Bet jā, mums lija lietus, un tajās dienās bija 14 grādi, un tā, kad spīdēja saule, bija 16 grādi, un tā diena, kad bija saule, bija tiešām ideāli, un tie laikapstākļi bija labi. Tāpēc es domāju, ka var arī braukt ne tajās pašās karstākajās turistu sezonās, bet es domāju, ka es atgriezīšos Maltā, un tas dušiem būs pavasarī vai rudenī, kad ir sezona, piemēram, 25 grādi būtu vienkārši izcili. Un pirms es vispār braucu uz Maltu, es nevis pirms es braucu uz Maltu, bet pirms nopirku lidmašīnas biļetes uz Maltu, gan drīz vienīgais, ko es zināju par to valsti, ir tas, ka Karaliene Elizabete, kad viņa vēl bija princese Elizabete, viņa, laikam, 2 vai 3 gadus ar princi Filipu dzīvoja Maltā, un vēl to, ka Meganas Saseksas hercogienes vecmāmiņa ir no Maltas. Jā, tas bija gan vienīgās lietas, ko es zināju. Bet, protams, pirms braukšanas es skatījos video, lasīju visādus blogus un visu kaut ko arī uzzināju. Un runājot par cenām, iespējams, lidmašīnas biļetes un dzīvoklis mums izmaksāja salīdzinoši lēti tieši tāpēc, ka šī nav karstākā turistu sezona, un ar karstāko es domāju nevis tā kā laikapstākļu karstākā, bet jā, mums izmaksāja lidmašīnas biļetes. Es vairs tagad precīzi neatceros, laikam 60 eiro vai 50 eiro turpat, kas ir diezgan laba cena. Un dzīvoklis mums katrai izmaksāja pāri 70 eiro, kas priekšā dzīvokļu, ko jūs redzējāt, arī, manuprāt, ir ļoti laba cena. Un dzīvošanu varēja atrast arī daudz lētāku, bet jā, mums kopā dzīvošana un lidmašīnas biļeti izmaksāja ap 150 eiro. Cenas tur uz vietas ir aptuveni tāds pašs kā Latvijā, vai arī dārgākas, tā kā arī tas ir normāli. Bet, ja jums radušies kādi jautājumi par Maltu, par kaut ko jūs redzējāt, vai iespējams kaut ko es jums neparādīju, tad droši rakstiet komentāros, es centīšos atbildēt uz jautājumiem. Bet jā, tas būs viss šim te vlogam. Es ceru, ka jums patika, ka jums bija interesanti, un tiekamies kādā citām video. Čau!